Sveicināts starp rindām, ar jums kopā ir Filips, un šodienas ēdienkartē ir Wildcards. Tad ķersimies uzreiz, vērsim pie ragiem un iztirzāsim manu Wildcardu, ko es izveidoju uz 31. gameweeku. Tātad sāksim ar vārdsargiem. Es izvēlojos otros numurus no Liverpoolas un Chelsea. Šī izvēle galvenokārt ir tāpēc, ka viņi ir lēti, viņi ir top komandās un tāpēc, ka 34. gameweekā mūs sagaida dubultais gameweeks. Un galvenokārt Wildcards, īpaši otrais Wildcards, tiek veidots ar tādu tendenci, lai jums pēc iespējas vairāk spēlētāji piedalītos dubultajās spēlēs. Tātad aizsardzības līnijā es izvēlējos double-upu uz Arsenālas aizsargiem. Man bija dilēma starp Havertz un otro aizsargu. Domāju, ka stabilāki ir tomēr divi aizsargi no Arsenālas, tāpēc, ka, manuprāt, ar Teta spēlēs vairāk piesardzīgu futbolu un vairāk spēles būs tieši uz nulli. Aizsargs Bradlijs no Liverpooles. Galvenais risks tas, ka viņu var nomainīt Aleksandrs Arnolds, bet tādā gadījumā es nomainīšu viņu pret Vilku, kas ir Atnūrī. Iljaza Bārnijs, dubultās spēles, stabilā aizsardzība. Es domāju, tie ir pietiekami argumenti, lai iekļautu viņu uz dubulto gameweeku. Brentfields no Evertonas tieši tāpat lēta cena, stabilas spēles minūtes un dubultās spēles. Viduslīnijā Eze, Saka, Salahs, Palmers un difference makers Dias no Sheffieldas. Es gribētu uzlikt uz viņu galveno uzsvaru. Man patīk, kā viņš piedalās uzbrukumos, ir īstajā vietā, īstajā laikā. Un galvenais, viņš ir diferenciālis tieši tāpēc, ka viņš ir menedžeriem, kuri pārstāv zemākā nekā 1% atzīmi. Iespējams, es nedaudz pasteidzos ar Ezi un nepārāk daudz informācijas savācu par Saku, kur varēja likt Fodenu, bet, kā saka, pēc cīņas ar dūrēm nevicinās, tāpēc jāsamierinās ar to, kas ir, palaists garām hat-triks un Saka ar traumu. Uzbrukums būs Īsaks no Newcastles, tāpēc, ka Newcastle diezgan aktīvi piedalās uzbrukumos, nekautrējās ielaist un iesit tik, cik ir nepieciešams. Tāpat arī Solanke ar dubultām spēlēm un nelaimīgais Haalands, kurš izlaida spēli pret Astonu Villu, un turpmāk arī viņš man vienmēr bija uz jautājuma zīmes, vai spēlēt ar viņu līdz sezonas galam vai nomainīt viņu tieši uz dubultām spēlēm, bet ņemot vērā manu konceptu, uzbrukumā vēlējos tieši Haalandu. Es nezinu, ka šis koncepts ir pareizs, bet mēs redzam, ka Fodens daudzreiz efektīvāks par Haalandu, ja mēs ņemam kopējos punktus un vēl jo vairāk, ja mēs ņemam punktus attiecībā pret iedomājamām fantaziju naudiņām. Bet arī nesteidzamies pārdot Haalandu un iegādāties tieši Fodenu viņu vietā, jo, manuprāt, man liekas, ka Haalands izšaus vēl ar kādu hat-triku, bet, protams, ir riski, ka vispār no Manchester City un Pepa schēmām, ņemot arī Champions Līgu, būs diezgan pamatīgas rotācijas. Tātad tāds ir mans Wildcards. Galvenokārt pakāršos 34. nedēļai. Vēl būs noteikti divas maiņas, kur iespējams es nomainīšu Haalandu par Darwinu Nuņesu un Bradliju pret kādu no Vilka aizsargiem. Gribēju arī pateikt to, ka challenge modes ir diezgan nepopulārs Latvijā, tāpēc šo atliksim uz kādu nenoteiktu laiku. Turpināšu iepazīstināt jūs ar savu komandu tieši uz 32. tūri cauri īsajiem video. Gribu atvainoties par to, ka nebūs nedēļas uzvarētāji visdrīzāk ne šonedēļ, ne nākamnedēļ tīri, tāpēc, ka spēles grafiki īsti nesakrīt ar ieraksta grafikiem, bet atjaunosim to noteikti 33. un 34. nedēļā. Kopumā es jums novēlu jauku spēles nedēļu, jaukas brīvdienas un tiksimies ar jums nākamnedēļ.